Nesen mēs iepazināmies ar divu negatīvu skaitļu reizināšanu un dalīšanu, un noskaidrojām, ka reizinot vai dalot divus negatīvus skaitļus, dejotājus, starp viņiem veidojas harmonija un tādēļ iznākums ir pozitīvs, bet vai harmonija veidojas arī reizinot vai dalot trīs un vairāk negatīvus skaitļus, to tagad arī apskatīsim. Mēs salīdzinājām negatīvu skaitli ar dejotāju un atklāšu noslēpumu. Dejot vislabāk pāros, proti, ka dejo pāris ir harmonija, bet, kad parādās trešais dejotājs, tas jauc ritmu un veidojas konflikts. Tas, protams, ir tikai piemērs, bet šis piemērs palīdzēs atcerēties dažas ļoti svarīgas likumsakarības reizinot vai dalot negatīvus skaitļus. Tātad dejo 2 – harmonija. Dejai pievienojas trešais – konflikts. Tālāk dejai pievienojas 4. – veidojas 2 pāri un atkal – harmonija. Parādās 5. un atkal ritms tiek izjaukts un tā tālāk. Domāju, jau sāc nojaust šo knifu. Nostiprināsim savas zināšanas ar dažu piemēru risināšanu, dažu es apsolu. Turpini trenēt savas prasmes un atceries par pāru nozīmi dalot vai reizinot negatīvus skaitļus. Atā!